Esiet sveicināti skatītāji un klausītāji, visi, kas mūs skatās gan TV4, gan varbūt ir noķēruši mūsu Spotify, bet varbūt ir starp tiem 300 līdz 500 uzticīgajiem klausītājiem vai skatītājiem, kas mūs vēro YouTube. Šeit ir kopā ar jums Kristaps Petersons un Kaspars Pēcinieks. Viens no viņiem ir investīciju eksperts, bet otrs ir vienkārši, kā mūsu klausītājs komentārā uzrakstījis, sliņķis, kurš negatavojas raidījumiem. Bet visiem klausītājiem es gribu pateikt, ka tas ir tieši tā arī domāts, jo visur ir jābūt iņu un jaņ. Nevar būt divi teicamnieki, jābūt vienam arī nesekmīgajam. Un tā kā mēs saglabājam televīzijas formātam atbilstošu tādu dinamiku, tad mēs gribētu arī tieši tā, lai tas arī paliek. Ka viens vienmēr ir, kā saka, sagatavojies, un otrs atnāk kā uz pirmo klasi. Labi, tas tā par jokiem. Sveiks, Kaspar. Sveiki, Kristap. Pavisam īsi kā tava nedēļa, kā vispār lietas izskatās no tava hormužu šauruma. Jā. Viss turpinās, virsraksti skaļi, bet tā kopumā viss turpinās. Izmaiņu pagaidām nav. Ir iepriekš doti visādi, tā teikt, deadline, jeb termiņi, līdz kuram pavisam noteikti kaut kas ir jāizdara. Un tad termiņš pagarina, pirmais ir 48 stundas, tad 5 dienas. Tagad vēl 10 dienas klāt, un viņi tik ļoti grib darījumu, ka viņiem vienkārši ir kauns to atzīt. Bet no otras puses, saku, mēs neko negribam no jums. Vienkārši ejiet projām un netraucējiet mums te dzīvot. Ja? Tā kā tas viss turpinās, un tikmēr, es domāju, tie spiedieni visur kopumā globāli pieaug. Pavisam īstenībā. Tie, kurus, starp citu, ir pirmo reizi ieslēguši mūs, varbūt nezinu, kas te notiek, tad ziniet, ka šis ir tāds raidījums stundas garumā par investīcijām. Mēs runājam gan par investīcijām tiešā veidā, bet arī runājam par to, kas ir saistīts ar investīcijām, līdz ar to pievelkam klāt šātad makroekonomika, ģeopolitika, jūs jau paši redzēsiet. Un, kas ir ļoti svarīgi, ir atruna, ka viss tas, ko mēs šeit runājam, nav uzskatāms par investīciju rekomendāciju. Tātad jābūt ļoti uzmanīgiem, piesardzīgiem ar savu naudu. Mēs esam arī tieši tādi paši investori, kuri arī tieši tāpat taustās un meklē informāciju, analizē to, skatās no dažādiem skatu punktiem, un jums ir jādara tieši tas pats. Jūs nevarat vienkārši tā iet un klausīt, kurš saka, ņem un savu naudu lietas tagad šajā zeķē. Kas ir svarīgi, arī pagājušajā reizē mēs noslēdzām ar tādu, kā saka, sarunu par iekšējiem darījumiem un iespējamām krāpniecībām vai kaut kādas informācijas, kas cilvēkiem ir zināmas iepriekš pirms tirgus atkal veids kādu sašūpošanos, tad šajā nedēļā parādījās raksts no Financial Times par to, ka patiešām pirms Trumpa paziņojuma sociālajā tīklā par tām saucamajām produktīvajām sarunām, ka viss notiek un viss ir labi, apmēram 15 minūtes, bet tur, starp citu, tagad ir parādījusies informācija, ka tās ir bijušas pat 7 minūtes pirms šī paziņojuma. Ir noticis vairāk nekā $1,500 dolāru darījums, gan ar Brent, gan WTA futuriem. Un tas ir izraisījis aizdomas par iespējams informācijas noplūdu, vai arī, kā saka daudzi, tas varētu būt arī tāds ļoti neparasti precīzs tirgus laika izjūta, ja? Kā to mēdz tā nosaukt šeit. Bet es nezinu, es tādām lietām īsti neticu. Es nezinu, kā ir ar tevi. Tu tici tādām lietām, ka var tā notikt, ka nav nekāda ekonomikā notikuma, nekas tāds, un te uz līdzenas vietas 7 minūtes pirms paziņojuma notiek $500 darījums. Man, protams, nav faktu, lai es varētu pateikt to, ka tiešām tur tā ir bijis, bet tā šķietam ir tas, ka šādu te darījumu, ja mēs skatāmies iepriekšējo vēsturi, jeb iepriekšējos precedentus pēdējā gada 2 laikā,
ar kriptokoiniem, ar vēl kaut kādiem darījumiem, ar tur, kur prezidenta ģimene braukā pa pasauli apkārt, tā kā bezmazliet rojālās ģimenes pārstāvji un visur taisa darījumus ar iesaistītajām pusēm un noteikti uz labvēlīgiem nosacījumiem, jo visi ir sapratuši, kā ir jāstrādā ar Trumpu, uzdāvini viņiem lidmašīnu, tad varbūt tev kaut kas būs, ja, bet es domāju, Katara tagad nav pārāk priecīga par to uzdāvināto lidmašīnu, jo viņu atdeve ir bijusi viņu šī lielākās dabasgāzes pārstrādes lielā kompleksa trieciens pa viņiem, ja tā varētu to teikt. Tā kā atdeve ļoti negatīva. Bet pārējā gadījumā šķiet, ka šobrīd ir iestājušies tādi laiki, un visticamāk kaut kādā brīdī būs jāiziet līdz pilnīgam absurdam, to, ka notiek tādi darījumi, kur citi skrien priekšā ar informāciju, un nevienam nekas par to nav. Līdz kaut kādā brīdī, vai nu nomainoties režīmam, un tad pēc tam atkal, ja Trumps nepārvēlēsies pēc 2 gadiem, ja nekandidēs vēlreiz. Ja, tas gan nav izslēgts. Ja, manuprāt, tomēr tās scenārijs iet uz to, ka ir iespējams to, ka viņš kandidēs 3. reizi. Jautājums būs, vai pati amerikāņu tauta to gribēs vai negribēs. Ja būs pietiekami skaidri signāli, ka viņi to varētu gribēt, es neizslēdzu, ka tas arī varētu notikt. Ja līdz tam laikam viņš pietiekami daudz varu būs sakoncentrējis caur dažādiem instrumentiem savās rokās. Bet savukārt, ja tas nenotiek, tad jautājums pēc tam, ar cik lielu šo te veseri vai ar cik lieliem pantiem ies pakaļ viņam un viņa ģimenei pēc tam. Un to, protams, viņi varēs teikt kā politisko pasūtījumu, bet droši vien, ka pamatojums būs. Un es gribēju teikt, ka kopumā šis regulators arī ASV ir bijis, kā mēs pagājušajā reizē runājām, tad, kad tev ir ļoti daudz nauda, tev ir liela ietekme, tad tev bail pat ķerties klāt, dari, ko gribi, un tad, kad tu esi ļoti turīgs, tad noalgo juristu armijas, un viņus vienkārši, tā teikt, noroc visās lietās. Un tā, ka tev ir ļoti daudz naudas, tad īpaši šajos laikos tu aizēji pie prezidenta, un droši vien var noslēgt vēl kādus darījumus, var dabūt kaut kādas amnestijas un vēl sazinu ko. Kā piemērs bija, es neatceros kompānijas nosaukumu, bet kad es nebiju, es negribu samalot kompānijas nosaukumu, bet manuprāt tas bija par elektroauto ražotāju vadītāju, kurš agrāk bija notiesāts par investoru maldināšanu. Viņš ir pārāk trakas, laikam prognozes bija teicis, bet manuprāt, ka viņš bija vai nu cietumā, vai nosacīti, un tad Trumps tur bez lielām fanfārām viņam arī piedeva. Tā kā tas bija tāds izteikts gadījums, kur ir tas negluži stock fraud, bet šāds te gadījums un piedots. Un signāli kopumā ir tādi, ka jo lielāks tu esi, vairāk tev ir nauda. Šobrīd šajos laikos tas ir ok. Un vienkārši tas svārsts kaut kādā brīdī aizies pa tālu. Kaut gan arī iepriekš tas viss ir uzņēmis to tādu tā teikt, tvaiku, jeb inerces ilgi ir ņēmis ar to pašu kongresmeņu darījumiem, kur bieži vien var izsakot. Kur lobijs ir ļoti spēcīgi iesaistīts bijis. Jā, un var redzēt, ir līdzi kaut kādas darījumus, kur bija tie Pelosi trackeri vai kaut kādi tam līdzīgi bija, kur pa lielam seko līdzi to, ko dara šī kongresmene. Vienkārši dari to pašu, jo viņai sanāk neticami labi treidi, Un es domāju, ka šis ir bijis tāds, kas lielu laiku nav pievērsts tam uzmanību, par to nav cīnījušies, un jo vairāk tas tiek darīts, tas ir fine, tas ir normāli. Jā, tā ir, un starp citu, pārējot jau pie tēmas par Irānu un tur notiekošo, man arī ir jāsaka, ka Trumps ir izdarījis, manuprāt, tādu lielu lāču pakalpojumu visiem, jo lūk, Irāna šobrīd ir sasparojusies un iespējams pat atģidusies, tā agrāk nebija. Caur to Hormuzu šaurumu tiešām, kā Kaspars pagājušajā raidījumā stāstīja, tur plūda daudz un dažādi tie kuģi un tankeri un kas tik vēl ne, bet šajā brīdī Irāna ir atkodusi vienu interesantu biznesa modeli, ka tā tagad cauri šo šaurumu ar garantijām laidīs kuģis, kuri būs samaksājuši. Proti, tev ir jādabū valdības atļauja, jāpiereģistrē apkalpe, jānodeklarē, kas uz tā kuģa ir, un tu vari par godīgiem 2 miljoniem to kuģi izlaist caur tam šaurumam. No tādas starptautiskās tiesību prakses, protams, tas ir apšaubāms darījums, bet tieši tāpēc viņi arī apiet visas sankcijas un dara to, caur citiem kanāliem. Šobrīd šādus pakalpojumus izmanto Ķīna, Indija,
Bet tiek aicināts arī citas valsts, tā skaitā Spānija un Grieķija, darīt līdzīgi. Tās pagaidām gan nav atsaukušās uz šo aicinājumu, bet tas, ko mēs redzam, ir, ka iespējams arī pat pēc šī kara vai konflikta beigām Irāna varētu saglabāt šo biznesa modeli un pēc būtības iegūt sev pilnīgi jaunu peļņas avotu. Lūdzu. Jā, tādiem žēl, nezinu, vai diemžēl vai nē, vai līdz tam bija jānonāk. Es nezinu, gribās teikt, Nu, agrāk tas tā nebija. Nu, tas Jā. nozīmē, ka Trumps ir pametis šo skaisto ideju jaunai Irānas vadībai. Jā, un zinu, ka es varbūt šajā brīdī gribu mazliet vēlreiz padalīties ar cenu izmaiņām. Tādu pavisam īsu ieskatu, kas tajā nedēļas laikā ir noticis. Virsrakstus mēs esam redzējuši. Tā kā Trumps saka vienu, Irāņi saka citu, tirgos svārstības ir lielas, bet paskatāmies, kas tad ir īsti noticis šajos izējumateriālos, kas šobrīd arī ir šis lielais izaicinājums. Un paskatoties izējumateriālu cenās, tas, ko mēs redzam, ka nedēļas laikā naftas cena, tad burtiski šī ir nedēļa. Mēs tad šajā brīdī piekdienas rītā ierakstām, tā ir nedēļa pret iepriekšējo brīdi, kad mēs ierakstījām. Naftas cena gan WTI, jeb Teksas naftai un Brentas markas naftai ir mīnus 4%. Tā kā kopumā varētu teikt to, ka vai nu iepriekš bija pārspīlējumi, vai nu tagad ir uzskata, ka mazāk risks, un es nezinu, manuprāt, šie 4% neko būtiski nemaina, bet nav situācija pasliktinājusies, ja varētu spriest pēc šīm izmaiņām. Zelts ir samazinājies par 2,7%, sudrabs ir mazliet plusā, un redzam tās izmaiņas pēdējās nedēļas laikā nav pārāk lielas. Kopumā šķiet ir tāds vienkārši, ka gaidam, kas nu būs. Kas nu būs, tas to pašu mēs redzējām arī ar dabasgāzes cenām. Dabasgāzes cenas arī atkarībā no kā kuro dienu tur notiek kādi paziņojumi. Dabasgāzes cenas, ja pēc šī Dutch TTF rādītāja, tas arī nav, tepat viņas ir samazinājušās, ja, bet tagad pēdējais rādītājs, ko es skatījos vakar, bija 50 par megavatu stundu. Vēl iepriekš bija ap 60. Ja? Tie noteikti nav kaut kādi krīžu līmeņi. Skaidrs, ka inflācija būs lielāka, skaidrs, ka visi ir arī pēc tā, kā rīkojās valdības, kā rīkojās valstu valdības samazinot akcīzes, piemēram, dīzelim, kur ļoti strauji cena ir pieaugusi. Tas nozīmē to, ka faktiski jau šajā visā kopējā ekosistēmā ir lieli stresi. Ja? Pretējā gadījumā tas nebūtu jādara. Šobrīd vienkārši ir kaut kādi ātrie krīzes mehānismi, kur jau šobrīd tiek risināts. Un arī minerālu mēsli pēdējo nedēļu šī cena ir kaut kur uz vietas, un šķiet ir tā tiešām nogaidošais. Un aizvien vairāk pieaug šī ja ne tēze, tad kopējais pieņēmums to, ka ir pa lielam ir divi scenāriji. Tā vienkāršot sakot. Viens ir, ka jebkurā brīdī kaut ko var potenciāli teorētiski vienoties. Trumps ar saviem paziņojumiem un savām darbībām to arī visu laiku uztur to, ka tūlīt būs. Viņi tā grib, bet viņi to nevar atzīt publiski. Ja? Bet tāpēc mēs pagarinām to termiņu. Bet viņi tā grib, bet tāpēc mēs sūtam papildus karaspēku uz turieni. Bet viņi tā grib, ja? Tad mēs varam šos mūžīgi. Ja? Un tie no otras puses saka, nē, mēs vispār nerunājam. Tur ka man patika, ka kādas terminus tur tās puses izmanto, protams, ko atreferē vai Financial Times vai kāds cits, kur saka to, ka Irāna apstiprina, ka ir bijuši diplomātiskie mēģinājumi caur Islamabadu Pakistānā. Tas ir vienīgais, ko viņi saka. Jā. Un vēl starp citu, vakar bija ļoti interesants, nezinu, vai tu redzēji vai ne, kur Trumps atzinās, ka viņš esot saņēmis dāvanu no Irānas. Nezinu šito, ne? Ne? Saņēmis dāvanu no Irānas, un tad viņš pagriežās pret tā savu padomnieku un prasa, es drīkstu atklāt, kas tā ir pa dāvanu. Viņš tā, jūs, prezidenta kungs, varat darīt visu, ko jūs vēlaties. Viņš tā, jā, tad Irāna mums uzdāvināja 8 tankerus ar
naftu. Goda vārds. Iedomājies cilvēks, kurš tu brauc viņus bombīt tur, ja? Un tā tālāk. Un tagad tev uzdāvina 8 kuģus ar naftu. Un tu tāds laimīgs paziņo, ka tāds liels ieguvums tas ir kaut kāds. Tāds vienkārši tik smieklīgi tas bija. Jā, Jā, tā kā, jā. Un vēl mazliet arī par tirgiem, kādas ir tirgu reakcijas. Ja mēs skatāmies uz akciju indeksiem, tad redzam, ar tā pati nedēļa S&P 500 indeks mīnus 0,45, Dow Jones plus 0,76. Īstenībā šo mēs varētu teikt gan drīz tādā terminoloģijā unchanged, jeb pavisam nelielas izmaiņas. Redzam, arī Eiropas akcijas katru mazliet pieaudzis, ir kāds mazliet nokrities, bet bez būtiskām izmaiņām. Un tajā pašā laikā pat Āzijas akcijas ir augstākos līmeņos, jeb sagaida to, ka vai normalizēsies. Es nezinu, kas tiek sagaidīts, bet es domāju, ka kopumā ar katru dienu, ar katru nedēļu pieaug tas risks, jo ilgāku laiku šis šaurums ir ciet, jo ir lielākas, dramatiskākas sekas kopējai ekonomikai. Tātad nafta cauri plūst mazāk, labi valstīm daudz, kur ir, un kopumā ir liela šie naftas rezervju apmēri, ar to palīdzību kaut kādus līmeņus visticamāk sanāks nodrošināt, bet tajā pašā laikā nafta ir tikai viens tāds redzamais rādītājs. Mēs sākam redzēt virsrakstus, piemēram, Austrālijā, saka, kaut kādā tur reģionā beidzies dīzels ir jau, un tur rāda sižetus, kur nelaimīgi lauksaimnieki vai dusmīgi. Ja. Bet arī ir jautājums par to, labi, nafta ir viens, bet tālāk jau viņu vajag pārstrādāt, lai tev būtu tas gala produkts. Un kā Austrālijā 80% vai 90% kā kurā produktā ir atkarība no pārstrādes jaudām citās Āzijas valstīs. Tām nafta nenāk vairāk šobrīd. Vai būs jāpērk no citiem avotiem. Vai iepriekš bija ziņa par to, ka Pakistānā slēdz ārā sašķinātās gāzes regasifikācijas iekārtas, bet ka vienkārši nenāk gāze no Kataras. Un tad vēl visādi interesanti raksti ir par to, kā ir cietis šis Kataras dabasgāzes, šī lielā pārstrādes, ieguves pārstrādes un sašķidrināšanas un blakus produktu visa rūpniecība, kur šis aptuveni ap kādiem 11 līdz 20% no tās kopējās jaudas Irāņi ir saspridzinājuši, bet ievainojuši. Un pati Katara saka, lai nonāktu atpakaļ līdz pilnai ražošanai, tam vajadzēs 3 līdz 5 gadus. Un tie zaudējumi tur ir 10 miljardu, vai es negribu samulot, vai viņi teica, ka gadā negūtie ienākumi 20 miljardu ASV dolāru apmērā, vai tas ir kaut kādā periodā. Tas reģions cieš ļoti, ļoti pamatīgi. Un tad, klausoties vienu tādu globālo ģeomakro analītiķi, tad viņiem ir 2 scenāriji. Un es neuzdošu tos par saviem, ka tāds Luke Gromen, kas to saka, un tieši viņam ir 2 scenāriji. Pirmais ir, ja kaut kādā tuvākajā brīdī atverās viss vaļā, tad mums ir tāda salīdzinoši maiga recesija. Tāpēc, ka ietekmes jau ir notikušas, ir pieaugusi inflācija, ir kaut kādi pārāvumi piegāžu ķēdēs un ekonomiskā aktivitāte, tā kā tāda maiga recesija. Ja vēl paliek ciet dažas nedēļas, tad pēc tam ir ārprātīga recesija. Varbūt ārprātīgi ir mans vārds ielikts, bet pamatīga recesija. Un viņš min tādus skaitļus par to, ka akciju tirgiem daža 10% apmērā potenciāls kritums, bet vienkārši tas pamazām viss tagad iet cauri šīm piegāžu ķēdēm. Var redzēt kaut kādu tur grafikus par to, kā pieaug plasmasai cena, ja visur mums ir plasmasa. Un tie produkti, kas nāca ārā no turienes, tiešām nav tikai nafta un gāze, mēs iepriekš runājām, tad tie ir minerāli mēsli, tur ir sērs priekš. Kā tu uzbūvēsi datu centrus, ja tev vajag ļoti daudz vara ieguvē, vajag sēru, kas 40% nāk no šī šauruma. Līdz ar to situācija ir ļoti kutelīga un tādā ziņā, ka ja tagad ir jāpieņem lieli investīciju lēmumi, tagad man, nezinu, savs kapitāls, savs portfels ir, un tagad pirkt man tās lielās akciju pozīcijas vai nepirkt. Jā, rekomendācijas mēs te, protams, nedodam, bet šobrīd ir ļoti, ļoti izaicinoši. Un, ja vēl paskatās uz grafikiem, kaut vai tiem pašiem tehniskajiem līmeņiem, kur grafikos atrodas akciju cenas,
tad šobrīd ir pie tādiem līmeņiem, kuri jau ir ļoti tuvu tam, ja ilgāk noturās šajos līmeņos, tad pēc tam tipiski vēsturiski pēc tam seko dziļākas korekcijas, pirms mēs atgriežamies pie labākiem laikiem. Zini kā, es uz šo visu skatos uz tā kā apmēram tāds zaudējumu ieguvumu līkne. Ja mēs redzam, ka šobrīd zaudējumi ir lielāki nekā, piemēram, tie kara mērķa sasniegšanas rezultāti, proti, kas bija tie objektīvie mērķi, kāpēc notika šis iebrukums. Tātad apturēt Irānas kodola ieroču programmu, tas ir viens, un otrs nomainīt vadību režīmu. Ja? Un viņi domāja, ka tas notiks ļoti ātri, operatīvi un tā tālāk, un izrādās, ka tas tā nav. Un te ir ļoti, tas atkal tāds, skatāmies, kas tagad būs. Viņi pēkšņi tā kā ar asta kājstarpē izies ārā no šī reģiona, ja? Viņi būs dabūjuši pa muguru, neviens no NATO viņiem nebūs gājis palīgā. Tātad viņi būs apvainojušies uz aliansi, tas ir viens. Otrs, kas būs, ir tas, ka kodola programma turpināsies un režīms sevi sakārtos vienā brīdī, atjaunosies. Ja? Un ieguvumu nekāda no šī visa nav bijuši. Tātad ir bijuši tikai un vienīgi zaudējumi. Kas nozīmē, ka pēc maniem ieskatiem Trumpam ir jāsēž, ne tikai cietumā. Tur visām 3-4 paudzēm uz priekšu, man liekas, ir jāizliedz politikai tuvoties vai kā tam līdzīgi, kamēr iztīrīsies tie gēni. Es nezinu, es varbūt pārāk radikāli, bet pēc būtības es neredzu, ka šis vispār varētu labi spēlēt jebkurā pasaules reģionā, jo tu pieminēji gan Austrāliju, tu pieminēji Āzijas valstis, kas ir principā reāli šobrīd cieši konkrēti, un viņas arī būs vislielākās cietējas tajā visā. Protams, ar otro vilni tas atnāks uz Eiropu, ar kaut kādu trešo vilni uz Latviju, bet pēc būtības mēs visi to jutīsim savos makos, pilnīgi droši. Jā. Ko, paskatāmies, varbūt, kā tas ir ietekmējis investīcijas. Es saprotu, ka tu man gribi uzdot kādu neērtu jautājumu, ja? Jā, es gribēju tev uzdot jautājumu, kad nebija viena no pirmajām epizodēm, lai gan viņš nav bijuši nemaz tik daudz, bet vienā no pirmajām. Tu minēji, tieši arī bija Dubajā aizbraucis, un tad februārī. Februārī paspēja aizbraukt pirms tam un veiksmīgi atbraukt mājās. Un tu teici, ka tev ir arī kādi ieguldījumi kādā peer-to-peer platformā, šajā vai Dubajas vai Arābu Emirātu nekustamajā īpašumā. Un es gribēju pajautāt, kā tur tā situācija šobrīd izskatās šajā platformā. Bet pavisam īsi ieskicējot, kāpēc tas jautājums, protams, es domāju, tas visiem ir pašsaprotams, bet es tagad ātrumā nevaru atrast vairs to grafiku. Bet skaidrs ir tas, ka biznesa aktivitātei Dubajā un apvienotajos Arābu Emirātos ir ļoti, ļoti spēcīgs trieciens. Varbūt uz vietas, tā kā tie, kas tur darbojas ar naftu un vēl kaut ko tas tā, bet tā plūsma, ka globālais, to, ka visi brauc tur ir luxury, drošais gala mērķis, tas ir ļoti apšaubīts. Tas, cik daudz ir samazinājušies lidojumi, cik daudz Eiropas aviosabiedrības ir pateikušas, ka viņas līdz rudenim nelidos uz turieni. Šī kopējais lidojumu skaits, manuprāt, ja no galvas negribās samelot, bet ja iepriekš bija 600 vai pat 800 lidojumiem dienā uz Dubaju, un, protams, ka pirmajā brīdī tur bija gandrīz 0, bija kāda diena, bet pēc tam drīzāk tagad nostabilizējies ir pie kādiem 200 lidojumiem dienā. Kritums ir dramatisks. Tas ir principā nekas, tie 200 lidojumi dienā. Atsakot, turisms tur uz kādu laiku ir beidzies, tas ir viens. Otrs, kas ir, to visi jūt noteikti Dubajā, ar dažiem, kas ir iesprūduši tur, bet viņi arī ir vienmēr tur bijuši tajā Dubajā, līdz ar to tā kā iesprūduši, tas ir nosacīti teikts. Viņi atzīst to, ka biznes kā tāds vispār ir apstājies šobrīd. Ar Dubaju īsti neviens nerunā, tā tīri, lai to arī saprastu to bildi. Šobrīd visiem ir kaut kāda tāda bezalgas atvaļinājuma līmeņa, tā. Ir kaut kādi tirgi, kas strādā, kas neskar tieši, geogrāfiski, ar to, protams, viss notiek un darbojās, bet, tā kopumā viss, kas attiecas uz vietējo infrastruktūru, tā skaitā, starp citu, būvniecība ar nekustamu īpašumu un tā tālāk ir pieturēti.
man uz platformu atnāca paziņojums, ka jauni projekti netiek šobrīd nu, tā kā likti platformā uz mirkli, un ka sekojam līdzi turpmākajiem paziņojumiem. Līdz ar to šobrīd platforma kā tāda nepieņem jaunus investīciju objektus, bet darbojās ar esošajiem. Un jāsaka, esošie ir diezgan tādi droši, jo redz, viņi diezgan ātri tiek izpirkti. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad es ieguldu, viņš jau praktiski izpārdots tas objekts. Līdz ar to tur atliek tikai celtniecība un nodošana termiņā, visu dokumentu sakārtošana, realizācija un naudas atgriešana. Ja, tātad līdz ar to tādā ziņā tas ieguldījums ir safe, ja drošs pietiekami. Ja. Bet jāsaka tā, ka tas neatiec uz nākotnes ieguldījumiem, un tas ir viens, un otrs, mēs jau redzam kopējo indeksu, kas ir Dubajas tas real estate, nekustamā īpašuma indeks, ja, viņš ir nogāzies pat tur ļoti krietniem 85–90%. Ja. tā kā tas ir liels satricinājums, protams. Bet tas attiec uz nākotnes darījumiem, jo šie, kā jau es teicu, šie darījumi, jo viņi ir jau realizēti, izpildīti, tur jau ir zināmi tie, kas ievāksies tajos īpašumos. Es tev gribu mazliet challengeot šajā Droši. Nesakot, ka tā notiks, bet ja šis viss notiek ilgāk, kurā brīdī var sākt tikt izmantoti standarta līgumos iekļautie punkti par force majeure, starp kuriem ietilpst arī karš? Katara ir ieslēgusi šos punktus saistībā, protams, ar dabasgāžu piegādēm un arī starp citu, es te biju tur publiskā formātā uzdevis jautājumus ar sociālajiem tīkliem, kā mums šeit ar dabasgāzes cenām būs Eiropā, jo Eiropai šobrīd šie dabasgāžu krājuma apmēri ir vidēji zemos līmeņos, zemākos nekā vidēji līmeņos, jo ir bijusi augsta ziema un vēl nav sākts pirkt īpaši lielos apmēros nākamgad, un visticamāk būs jāpērk dārgāk. Un, ja tev bija Katara, tad tev ir risks, ka tev ir force majeure, un tev vienkārši nenāk pretī šis ja tev ir ilgtermiņa līgums ar ASV vai Norvēģiju, tad droši vien normāli, bet arī jautājums, cik ilgi viss ir ciet, un kurā brīdī vai viņiem ir legāls pamats arī tiem ieslēgt force majeure. Es domāju, mēs runājam, piemēram, par nekustamo īpašumu tirgu, īpaši tajā residential sektorā, tad tev ir taisnība, ja šis ieilgs un ievelkās, tad tā situācija ir tāda, ka lielākajā daļā gadījumu uz jaunajiem projektiem ir iedotas pirmās iemaksas, kas ir ļoti zemas. Viņas ir tiešām zemos līmeņos. Tātad ir liela cerība, ka tā lielā nauda atnāks tajā brīdī, kad šis objekts tiks nodots un tā. Ja mēs pieņemam, ka būvniecība šobrīd ir apstājusies un viņa pamazām kaut kad atsāksies, vienalga kādos apstākļos, pat ja turpināsies kaut kāda uzlidojuma vai vēl kaut kas, tad tāpat pirmkārt varētu būt termiņos kavējumi, bet otrs, kas varētu būt, ka ļoti daudz tie, kas ir plānojuši pārcelties uz Dubaju no kaut kādas Lielbritānijas vai kaut ko tam līdzīgi, kas ir tie nodokļu bēgļi saucamie, viņi var arī pateikt, paldies, mēs labāk pazaudējam to pirmo iemaksu, bet mēs laužam līgumu. Jā, es tur nebraukšu. Jā, es tur nebraukšu, man tur liekas, ka nav droši. Jā, un tajā brīdī jutīs tie, kuri ir šajās P2P platformās, tādi kā es, kuri šobrīd it kā redz, ka nekādas beigās izmaiņas nav, viss ir jauki, viss ir labi, bet, jā. Tāpēc jau es saku, īstermiņš, tu pareizi jau arī ļoti labi nocitēji šo, es nezinu, kas tas ekonomists vai kas bija pētnieks, ka īstermiņā, protams, ja viss palaižās vaļā, mēs bišķiņu vieglu šoku pārdzīvojam un viss būs kārtībā. Bet, ja šis ilgst, tad es domāju, pilnīgi visas arī investīciju kategorijas to pilnīgi izjutīs, tas pilnīgi droši. Jā. Tā, labi. Izdaram tā, ka paskatāmies, pārceļamies atpakaļ no Irānas un Dubajas uz tepat mūsu vietējo Tu šonadēļ kaut kur esi bijis, vai ne? Un tev ir ko zināt.
Starp citu, jauks pasākums bija Signeda bankas šis te barometrs, kapitāla tirgus aktivitātes barometrs. Tev noteikti būtu paticis, būtu bijis uz vietas. Iespējams, arī būtu tev bijuši arī visādi interesanti jautājumi. Es zinu, ka man bija. Nu, es viņus skaļi nepaudu, bet nu, mēs varam īstenībā dažus no tiem varbūt pārunāt un kā. Tātad es iedošu uzreiz varbūt dažus skaitļus, lai ir, es varbūt arī paņemšu te, padalīšos ar ekrānu, tieši tāpat kā tu to mēdz darīt. Tā, kur man būs. Tā, lūk, šeit patiesībā ir galvenie tādi barometra izaugsmes indikātori, kurus mēs redzam, nu, kopumā varu teikt tā, ka tad obligāciju tirdzniecība ir uzstādījusi pagājušajā gadā rekordu. Tas ir, nu, kā saka, nenoslēpjams fakts, neapstrīdams, bet ir tā pašā laikā biržā iekļautošo obligāciju apjoms savā ziņā nav mainījies, ja, jo mēs zinām, ka arī daudzas obligācijas tika dzēstas. Tātad darījuma skaits kopumā ir pieaudzis par 10%, kas, man liekas, nav īpaši daudz, bet, nu, apgrozījums ir pa ceturtdaļu, pa piekdaļu, sanāk ceturtdaļu, jā, par ceturtdaļu no gadu uz gadu palielinājies. Tajos apaļojos skaitļos rekrutē ir 1,5 miljārdi un 32 darījumi. Nu, katrs pats varam vērtēt, tas ir daudz vai maz, man šķiet, ka tas ir maz. Un, nu, kā saka, mēs būtu droši vien, ka varējuši izdarīt labāk. Bet tas, kas man varbūt, es varbūt paiešu cauri tai statistikai tā ātrāk, bet kas man likās interesanti ir par to uzņēmēju viedoklis, par to, tas, kas parāda varbūt vairāk tādu nākotnes bildi, kā izskatīsies šajā un nākamajā gadā kapitāla tirgus, tad mēs redzam, ka tuvākā gada laikā aptauja parāda, ka, nu, piekdaļa uzņēmēji tikai plāno piesaistīt kaut kādu veidu finansējumu savam uzņēmumam. Šeit ir runa par jebkādu veidu finansējumu. Tas nozīmē, ka vai nu attīstība notiek par saviem līdzekļiem, vai arī nenotiek vispār. Tātad mēs šeit runājam par banku kredītiem un tad, protams, par obligācijām, pat iespēju varbūt iet kotēt akcijas. Ir vēl visādi instrumenti, protams, valsts atbalsti, Eiropas Savienības fondi un vēl, bet mēs redzam, tā aktivitāte un ambīcija līmenis ir ļoti, ļoti zems, un par šo, starp citu, būs arī pirmdien Mediānā plašāka tāda reportāža, kur mēs runāsim un analizēsim vairāk šo tiešām ambīciju trūkumu un tā. Pārējie skaitļi, ja mēs tā paskatāmies puslīdz, varbūt ir uzlabojušies vai ir kaut kāda neliela, bet nu, tāda stagnācija, bet tā kopumā šis ir kaut kas mani pārsteidz un drusku arī varbūt satrauc. Vēl, ko mēs redzējām diskusijās, bija arī klāt finanšu ministrs Arvils Ašerādens, kurš nu, tā kā ļoti skaidri īstenībā nevarēja atbildēt uz jautājumu, kāpēc notiek šī lēnā valsts pašvaldību uzņēmumu virzīšana uz biržu. Nu, protams, tiek minēta, ka tur politiski sanāk ieķīlēšanās, kam es, protams, tur piekrītu, bet es domāju, ka tieši finanšu ministrijas rokās ir ļoti daudz instrumentu, lai, nu, kā saka, tos skeptikus arī apietu. Un runāt tieši ar ministrijām, kas ir kapitāla sabiedrību pārvaldnieki, un runāt varbūt ar tām ministrijām, kuras ir tās atsaucīgās, nu, kas es zinu, ka, piemēram, satiksmes ekonomikas ministrijas, kurām nu, pēc būtības nu, nav nekāda īsta iebilduma. Un man paliek tāda sajūta, ka tomēr tā ir finanšu ministrijas tāda, nu, neizdarība, es drīzāk to sauku neizdarību, jo es nekā citādāk to nevaru nosaukt, zinot to, ka tas pats Arvils Ašerādens tomēr staigā no fóruma uz fórumu un visu laiku runā par to, cik tiešām tas ir svarīgi, ka nonāk šie uzņēmumi biržā, bet nu nekas īsti nenotiek. Jā, nu es varbūt
nepakavēšos tālāk par to, kādi ir tie aptaujas rezultāti. Vēl bija viens ļoti interesants pētījums šajā sakarā par to aktivitāti mēdījos, proti cik daudz tātad par kapitāla tirgu stāsta mēdījos, un man ļoti patika Raiva Vilūnam tādi izvilkumi, kur viņš bija pētījis ne tik daudz varbūt kvantitatīvi, kā, teiksim, kvalitatīvi paskatījies uz to, kas ir tas saturs, kas ir patiesībā šajās ziņās, jo liekas, ka, ir pieaudzis mediju publikāciju skaits, viss ir forši, bet īstenībā tas tā nav. Un Raivis ļoti labi parādīja, ka patiesībā daudz, kas parādās publiskajā telpā, ir tā saucamās korporatīvās preses relīzes, kuras ir tehniskā valodā ar cipariem un tā tālāk, un mēdīji vienkārši, tā kā ņem un pārpublicē to, kaut kā, tā neiedziļinoties. It kā ziņa ir svarīga, ņem un pārpublicējam. Un redz, ka tu redzi, piemēram, šeit ir cilvēku stāsti, ja, kas ir 0%. Tātad nav neviena cilvēka stāsta gada laikā faktiski bijis par to, kas reāli, piemēram, stāsta par motivāciju, kāpēc, piemēram, kāds ir kaut kur investējis vai kā tam līdzīgi, kur tu neesi īstenībā piegājis pie dzīva cilvēku, viņam pajautājis, kāpēc vispār tu investē? Kāpēc tas ir tev vajadzīgs vai kā tam līdzīgi? Tā, man liekas, ir tāds arī mazliet ar pirkstu pakritīšanu mēdījiem, ka jūs it kā forši darat savu darbu, arī influenceri, jūs labi darat savu darbu, bet paskatieties uz to saturu. Vai tiešām tas aizķer to jūsu auditoriju? Vai tomēr jūs dodat tādu ziņu, ka investēšana ir sarežģīta, kapitāla tirgus nav domāts jums, labāk dariet to, ko jūs darat, vai ne, bet nepinieties iekšā sarežģītās tēmās un lietās. Tā kā tas bija kaut kas tāds, kas bija, man liekas, tāds interesants aspekts un pagrieziens tieši šajā, ja mēs skatāmies pasākumā, jā. Par rezultātiem varbūt tev var kaut kas ir, tu esi pētījis ļoti padziļināti, protams, kompāniju līmenī, bet es nezinu, varbūt, ka tev ir par tādu vispārējo zin kā, man sajūtu. Arī par to barometru gribās mazliet arī vēl pieskarties. Ļoti labi, ka Signet Banka to dara. Man ļoti patīk arī tas, ko tu minēji no Raivi, par to, kādas tad ziņas nonāk. Mēs varam redzēt to, ka ja nonāk šie uzņēmumu pašu paziņojumi, tas nav slikti, labi, ka uzņēmumi paši to dara, viņi vismaz arī cenšas šādā veidā vismaz kaut kas nonāk, ja? Viņi ir izdarījuši savu dabu, jā. Tā kā ļoti labi. Un tā ir tā jaunā paudze, tipiski ar uzņēmumiem. Ja mēs atgrieztos pie iepriekšējās paudzes, kur, piemēram, salīdzinoši nesen aizgāja prom no biržas Latvijas jūras medicīnas centrs, tad viņi gandrīz neko neziņoja, ja? Un nebija ne investoru webināri, nekas, bija tikai minimālā prasība, tik cik biržā ir šis te pārskats un viss. Arī tā var, tas nav pārmetums, ja? Bet tā kā tur tās publiskās nebija grozības, virzības, bet šeit, ko es gribētu tiešām mēdīju laukā, tas ir būtisks jautājums savā veidā. Mēs to mēģinām aizpildīt, savā veidā es iepriekš to mēģināju ar investoru klubs to dara vēl joprojām. Man gan šķiet, ka beigās par tiem pieredzes stāstiem tur varbūt ir noapaļošanas, tā teikt, errors, bet tur tomēr noapaļots ir, jo tomēr tie pieredzes stāsti īpaši no investoru kluba nāk. Savukārt, ja mēs runājam par mēdīju aktivitāti kā tādu, es šobrīd neprasītu varbūt privātajiem mēdījiem, jo tur viss ir balstīts uz biznesu, un tur ir tā vistas olas mūžīgā situācija, nav lasītāja, nav satura, un otrādāk nav satura, nav lasītāja. Par šo tēmu kapitāla tirgi un investīcijas. Savukārt, te varētu būt kāds akmens dārziņā Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem, kur varbūt būtu jābūt atsevišķai. Es tā pieņemu, es nezinu, kā šī redakcija tur ir veidota vai nē, bet ka būtu kaut kāda vairāk, kas ir orientēta tieši uz investīciju vai šīm ziņām, un nevis, ka aktivizējās tikai tajā brīdī. Es kaut kādā mērā šo sajūtu, man parasti kāds arī paprasa komentāru vai, teiksim, off the record pastāstīt, kas tur īsti notiek vai kā šis viss varētu ietekmēt investors, lai viņi tā kā saprastu, kas notiek. Bet es to jūtu tikai tad, kad iziek ārprātīgi kaut kādas sliktas ziņas. Piemēram,
Amber Latvijas balzām tiesiskās aizsardzības process, tad par to vajag rakstīt. Vai kaut kas ar Air Baltica, Air Baltica. tad vajag Klasiskais rakstīt. piemērs. Bet tur, manuprāt, būtu jābūt, ja gribās šo tēmu pacelt tiešām tādā nacionālā mērogā, tā ka tā ir aktuāla un tā ir svarīga, tad būtu jābūt bez mazai, nu, negluži atsevišķai redakcijai, ne redakcijai, bet kur ir ne tikai ekonomika un ne tikai šīs uzņēmuma ziņas, bet ir paši cilvēki, kas to var arī noziņot. Un es gribētu, lai ir segments kaut vai pašā LSM.lv, varbūt pat panorāmā, varbūt vēl kaut kur. Ir ikdienišķais segments par to, kas notiek Baltijas biržā, var pieskārties arī klāt, kas notiek Amerikas biržā, bet par šo visu laiku katru dienu runāt. Ja mēs nerunājam, mēs vispār par to. Un tad vēl, protams, manuprāt, būtu svarīgi to, ka arī katrā no šiem notikumiem, kad ir biržas zvanīšana, jauna obligācija nonāk biržā, uzņēmums kaut kādu, piemēram, Indexo aizvadīja akcionāru sapulci. Vai tam nevajadzētu būt atspoguļotam, piemēram, arī lielākajā mēdījā, viena no lielajām bankām, kuri bijis klāt reportieris un kaut kādu tur īso, un tam nav jābūt preses relīzes veidā. Tur pats šis žurnālists, jeb redaktors var izvēlēties to formātu, kā viņš to pasniedz, izvilkt kaut kādu to, bet viņš vismaz tur būtu bijis, ja, un parādīt, cik cilvēki tur ir bijuši klāt un nav bijuši. Mans ideālais scenārijs tajā, ko Kaspars saka, ir tāds, ka visā sabiedriskajā mēdījā, kas ir apvienotais sabiedriskais mēdījis, ir, nu, teiksim, 8 reportieri, kas reāli zina ekonomiku un tā tālāk, un tad ir viens kubikls, ja kaut kur stūrī tāds, kur sēž Kaspars, un viņš ir tas, kurš analizē, dara un tā tālāk, un viņš paceļ roku tajā dienā, kad Indexo ir šī te, akcionāru kopsapulce, ja, un viņš saka, rekutē ir ziņa, un viņš par to noziņo. Nu kā, pēc būtības tā ir tāda tiešām profesionāla komanda, kas strādā viens uz tiešām vairāk uz eksportu tēmām, cits tur par pievienoto vērtību, cits vēl par kaut ko stāsta par tiešām tādām lielām tautsēmniecības lietām, ja, nu, teiksim, makroekonomika, budžets un tā tālāk, bet ir arī šis investīciju guru, kurš tiešām pieslēdzās tajos brīžos, kad ir tie lielie notikumi, kuri kaut vai šis pats Signet barometrs, kur neviens neatbrauc tā arī no sabiedriskiem mēdījiem. Man, protams, šeit jāsaka tā, ka visu cieņu Rudītei Spakovskai, visu cieņu Jānim Romanam par to, ko viņi dara un kā viņi ir iesaistījušies un tā. Nu, bet, zin kā, nu, tas ir tāds, kā Rudīte laikam pat man teica, nu, tāds pilieniņš, ja, tajā visā jūrā, bet, nu, vismaz ir kaut kas ir. Un tad atgriežoties atpakaļ pie šī te, kāpēc politiski nevirzās, manuprāt, tad, kad iet uz fórumiem un uz visu pārējo attiecīgās personas, viņi, protams, saka to, ko grib dzirdēt tā auditorija, bet kopumā, manuprāt, nav šīs pietiekamas politiskās vilkmes, nav sapratnes, nav zināšanas par to, kas tas tāds vispār ir. Ir bail no saviem vēlētājiem, varbūt nav pietiekami spēcīga politiskā pozīcija, varbūt nav pietiekami spēcīga koalīcija, lai varētu šādus jautājumus virzīt cauri, jo tad pretī uzreiz iespējams ir kādai partijai vai citiem spēkiem ir vēlētāji. Un tie iespējams sadalās pa visām partijām, ka nē, nu privatizācija jau vēl vienu mums nevajag. Un lai viss notiek labi, kā ir. Un tajā pašā laikā arī, kamēr uzņēmumi paliek šajās valsts iekšienēs, viņiem tomēr ir lielāka brīvība darboties viņu ierastajā kārtībā. Viņiem nav tas caurspīdības līmenis, ko prasa birža, jo arī tas ir jāsaka, būsim godīgi, un arī tajā pasākumā tas izskanēja, ka ļoti daudz uzņēmumi nemaz negrib protams, nu, tā kā parādīties uz tās skatuves un būt tur tajā. Nu, viņiem nevajag to. Bet, mēs tev to runājām iepriekš par mākslīgā intelekta rīkiem. Netraucē man strādāt, mums te ir ierasts, ja? Te katru nedēļu šajā dienā atbrauc priekšnieki, ja ir sapulce un tā, un tad mēs visu te sarunājam savā starpā, ja? Un mums šī ir ierastā kārtība, nemaisiet gaisu, ļaujiet mums strādāt, ja? Vai tad ir tik slikti, vai tad visu vajag bojāt, ja? Ko tad jūta nākat ar savām šīm te investīcijām vai inovācijām, ja? Es te esmu strādājis 30 gadus, un tu man nu tā. Jā, šis ir dzirdēts ļoti, jā. Un starp citu, jā, par politiķiem runājot, tu arī pareizi teici, lai pārliecinātu elektorātu, tev ir vajadzīgi labi argumenti un labi nopaļoti
nu, jā, kaut kādi argumenti, ar ko tu ej, ar ko tu pārliecini. Un, ja tev nav zināšana par to tēmu, ko tu tīri vienkārši fiziski, tev nav tāda zināšana, ja, tāda, tad tu nevari formulēt argumentus. Un tu nevari formulēt argumentus, tad tā tēma nekad nenonāks dienas kārtībā, ne pie vēlētājiem, ne arī tajā pašā politiskajā vidē. Un tur mēs arī redzam to vakumu. Tāpēc es teiktu, ka ir jāstrādā daudz gan ar mēdījiem, gan ar politiķiem. Es teiktu arī ar skolotājiem, ekonomikas skolotājiem. Ja? Nu, tas darba lauks un tā druva ir ļoti plaša, bet es teiktu, ir kaut kādi tie saucamie gatekeeperi, ja, kuri tomēr, ar kuriem runājot, nav jārunā ar visu sabiedrību, bet runā tiešām ar šiem te durvju sargiem, ja, kurus pārliecinot, tad var atvērt durvis uz plašākiem apvāršņiem. Nu, tā apmēram. Tieši tā. Nu, labi, liekam punktu šai tēmai, pieķeramies pēdējās 15 minūtēs vēl pavisam vienam ātram tematam. Šo nedēļu Rīgā notiek TechChill konference, kurā satiekas investori, kas iegulda jaunu uzņēmumus, jeb startupos, arī šie paši startupi. Ir arī politiskā kaut kāda dimensija tajā visā pielikt klāt, bet pirms es ienirstu mazliet šī pasākuma tāda atspoguļošanā un parādīšanā mazliet varbūt arī kā investors to visu skatās. Tev varbūt, Kaspar, jautājums par to, kā tu skaties uz ieguldījumiem un investīcijām jaunu uzņēmumos, tā saucamās eņģeļu un varbūt agrīnās stadijas arī riska kapitāla ieguldījumu, kur tu kā, nevis kā institucionāls, bet vēl kā privāta persona tehniski varētu ieguldīt. Kā tu uz to visu skaties? Es teikšu pavisam atklāti, es uz to neskatos vispār, tāpēc, ka es iedošu argumentus no savas skatu punkta, kāpēc es neskatos. Tāpēc, ka kopumā, lai šajā jomā ieguldītu, tipiski tas ir saistīts ar salīdzinoši lieliem ieejas sliekšņiem, ar to saprotot to, ka, ja tu gribi veikt vienu ieguldījumu kādā atsevišķā startupā, tad ar nevienu kopā, bet tīri tā atsevišķi, tas parasti ir diezgan liels naudas apjoms. Ja to darīsi caur fondiem, tad visticamāk tas tad arī ir kaut kādi salīdzinoši lielāki šie IES līmeņi. Tas, kas zinu pēdējā laikā ir bijis arī īpaši aktuāli, ir bijis to, ka ir tādi tā kā, ne gluži konglomerāti, bet sametās kopā. Ja, atnāk. Eņģeļu tīkli, kas arī Latvijā, starp citu, ir biznesa eņģeļu tīkls. Latvijā, ir Lietuvā. Jā, bet ir vēl paralēli eksistē arī privāti. Tā kā labi, viens ir tie ban, ja, bet ir vēl arī vai Latban un Estban un tam līdzīgi, bet ir arī nosacīti privātie, kur savās grupiņās cilvēki savācās, un tad, piemēram, startupam vajag 200,000 eiro, tad tiem biedriem izsūta rekur šādu iespēju, un tad tur katrs pa 5-10 samet. Ja. Bet tā lieta ir tāda, ka lai ieguldītu šādā, es no tā portfeļa skatu punktu pastāstīšu, kāpēc man pašam nav tāda apmēra portfeļa, lai es varētu ieguldīt par startupiem runājot, jo vai nu tev ir jāiegulda šajā te jomā kaut kāda daļa no savu portfeļa caur kaut kādu fondu, kur jau tev ir diversifikācija, jo ieguldīšana startupos pati par sevi, ja tu pats neesi šis dibinātājs no investoru skatu punkta, tu ir tas spray and pray. Jā, tā, ka tu izkaisi pa daudzām iespējām, lielākā daļa bankrotēs un viena, kas tā teikt izšaus, ja viena, kura būs veiksmīgā, viņa visu pārējo to visu ieguldījumu izcels uz augšu. Un tad tev tas ir jādara caur fondu, un tad vēl tad ir jautājums, cik lielai kopējai ekspozīcijai, vai caur fondu, vai ir individuāli, bet individuāli tev ir jābūt jau ļoti lielam portfelim. Un tad kopējais jautājums, cik liels īpatsvars šādiem ieguldījumiem vispār ir investora portfelī. Un tā kā šī ir ļoti nelikvīda ieguldījuma kategorija, to saprotot to, ka tu ieguldi, un tad principā tu gaidi izējas brīdi, un tu nezini, kad viņš būs, vai viņš būs. Tu esi diezgan tāds gatavs, tā teikt, gaidīt, vai būtu jābūt gatavībai, tā, kad ieguldi šajā te jomā. Un līdz ar to jautājums, cik tad kopumā no visa ieguldījuma portfeļa ir šāda te pozīcija, un tad cik tad beigās ir jābūt vispār portfeļa kopējam apmēram, lai šajā virzienā iet. Es zinu, ka, protams, ir daudzi tādi, kuriem ne tuvu nav tādi portfeļi, bet viņiem vienkārši patīk šī joma, un viņi tur aktīvi iesaistās un pa kādam arī kaut kuros tur investē. Bet mans skatījums vai mans pieejams drīzāk ir bijis tāds, ka man ir ļoti svarīga šī likviditāte, ar to saprotot publiskos finanšu tirgus,
kur jebkuru no savām pozīcijām, kas man ir, es jebkurā brīdī varu ieiet brokerī un nospiest pārdot, Jā. lai gan man tās ilgtermiņa investīcijas. Un nesakot, ka tas ir slikti tai jomai. Vienkārši tas, ka kopumā šī joma ir stilīga, par to daudz runā, tur pat seriāls uztaisa un vēl uz kaut ko, bet, no, teiksim, šī joma es plašāk viņu popularizēt vēl plašākai auditorijai tieši no ieguldījuma veida. Es netieku, ka ir vajadzība, tāpēc, ka tur tas investoru loks ir vēl šaurāks, savukārt no tāda skatu punkta to, ka, hei, dari, esi tas uzņēmējs un dari, tā ir cita lieta, ja? Bet tad nerunā par investīcijām. Tad Jā, protams, jā. Tu darbojies. Bet tas ir viss kopējais pats skatījums uz startup pasauli. Ļoti pareizi, man liekas, tu arī nodefinēji to, jo patiešām tā ir, ka, ja jūs ieguldat akcijās, tad iespējams, ka pat pietiek, ka jūs palasat ziņu virsrakstus, mazliet varbūt iedziļināties gada pārskatos, nu tā, virspusēji, bet tomēr. Ieguldot, piemēram, uzņēmumos, īpaši jaunus, nu, tev pirmkārt tie cilvēki jāpazīst. Tas nozīmē, ka tev ir jāinvestē laiks, saprotot, kas ir šī komanda, ja, un tā tālāk. Tev tomēr ir jāzina industrija. Jāzina industrija, tu nevari tā aizvērt acis un ielikt 100,000 kaut kur vai 200,000 kaut kādā tēmā, ja, kur tev it kā talantīga komanda, bet tu nepazīstot industriju, tu īsti nezini tās iespējas vai tos draudus vai kaut kādas citas no tās SWOT tabulas, kaut kādus elementus. Tā kā es piekrītu, jā, ka šī varbūt nav gluži ieguldījums un investīcija visiem, bet tajā pašā laikā mums ir jāatzīst, ka tad, ja notiek šis skaistais brīnums un brīdis, kad uzņēmums egzitē uz kaut ko, vai nu uz lielāku fondu, vai aiziet kaut kādu management buyout vai vēl kaut kādu, nu, ka tur pat tiešām aiziet viss ļoti skaisti un ļoti labi. Tā atdeve, protams, ir nu, tāda, ko tu no akcijām varbūt 10, 15 gadu laikā neizcels, jā, tehniski. Tā kā, jā, bet, nu, zin kā, tas ir tā kā uzgriezt mazliet laimes ratu, ja tev ir tik daudz naudas, brīvas naudas un laika, ko tam veltīt un tā, tad šādi fórumi ir ļoti labi, un man liekas arī, nu, privāti personām, kāpēc ne, var tajos eņģeļu tīklos iesaistīties, un starp citu arī tekčilā, ko es satiku daudz tādus, kuri tiešām privāti iet cauri jaunu uzņēmumu listēm, ir tādi, kur jau viņiem zvana un saka, hei, reku, mums ir ideja, viņi nekur vēl nav izziņojuši nekādus uzņēmumu dibināšanu vai kaut ko tādu un tā. Bet, ko es gribu pastāstīt, kas patiešām, man liekas, ir unikāla informācija un tāds novērojums, kā ir mainījusies un kas iezīmējās arī ļoti labi šajā TechChill konferencē, ka ļoti ir mainījies uzņēmumu, kā to varētu nosaukt, tāds parādīšanas, savas varēšanas parādīšanas ātrums. Jo mēs šeit nodalām laiku pirms ChatGPT, ja pirms lielo valodu modeļiem un pēc. Tātad, ja pirms ChatGPT bija tā, ka, nu, tu faktiski varēja, tev vajadzēja dabūt lielu naudu, lielu kapitālu, lai viņu dedzinātu, bet tev bija laiks, tev bija tik iedots laiks, lai tu varētu ar savu ideju radīt kaut kādu skaļumu, tirgu, aizņemt vietu. Var sakot, vietas aizņemšana bija ļoti svarīga, ja? Un varbūt pat arī neviens tev uzreiz neprasīja, kā tu prasīja, kā tu naudu pelnīs, bet ja patiesībā tas nepiepildījās, bet šis scenārijs nepiepildās, bet tu dari kaut ko citu un pēkšņi tu mazliet pivotē, neviens, kā saka, tev pa pirkstiem nesitīs un neteiks, ka tas bija slikti vai kā tam līdzīgi. Tik ilgi, kamēr tu kaut kādā trajektorijā tur kusties, viss ir labi. Šobrīd tas tā vairs nav. Šobrīd investori skatās uz to, vai tev jau ir maksājoši klienti uzreiz. Kāpēc? Tāpēc, ka produkta vai pakalpojuma ieviešana tirgu ir ļoti, ļoti pātrinājusies. Tātad tu jau patiesībā 1., 2. nedēļā zini, vai tev tas produkts lidos vai nelidos. Ja? Ar šiem viss, kas ir man mākslīgo intelektu, jo principā uzreiz var testēt, validēt viņu pie īstiem klientiem. Un ja tu dabū 3, 4, 5 nedēļās jau maksājošus klientus,
tad tikai tas ir tas brīdis, kurā tu ej pie nu, tā kā, investora. Jo investors arī tagad ir palicis gudrāks. Viņš tagad zina, ka mēs tagad nemetīsim naudu virsū kaut kādām komandām, jo mēs uzreiz patiesībā varam novalidēt, vai tas strādās vai nestrādās. Agrāk tas nebija iespējams. Tagad tas ir iespējams. Un līdz ar to ir mainījusies arī tā investīciju tāda forma, ja, veids, kā investors skatās uz šādiem uzņēmumiem. Tā kā es teiktu, ka varbūt pat, tas ir tikai mans minējums, atkal neņemiet to kā rekomendāciju, kā šādas mini komandas, kas sanāk kopā uz tiem saucamiem mākslīgā intelekta hackathoniem vai kaut kādām tādām lietām, kur ātri tu vari pierādīt, vai tas strādā vai nestrādā. Un ja tas ir kaut kas tavā industrijā, un tu redzi, ka šī lieta trūkst patiešām un tā tālāk, un ja tev ir brīva nauda, ja, un tu skaties, tad jā, man ir likvīdie šie tie ieguldījumu veidi un tā tālāk. Un kāpēc ne? Es varētu tehniski paspēlēties ar kaut kādiem x% no tā sava investīciju portfeļa ar kaut ko šādu. Jo tāpēc, ka tu uzreiz jau redzi, vai tas klientam ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, vai tā komanda ir ar degošām acīm vai nē. Ja tur sakrīt visi tie elementi, tehniski mēs varam mierīgi paplašināt Latvijā tos, ko sauc par eņģeļu investoru pulku, un viņus, kā saka, vairāk iesaistīt. Un tāpēc, man liekas, tāds TechChill ir ļoti laba vieta, kur satikties un šādus trendus ieraudzīt, saprast un varbūt piedalīties nākotnē. Es pilnībā piekrītu, jā. Es tikai atbildēju jautājumu to, ka es nesakoju. Bet kaut kā ar citiem tie, kuri gribētu veidot, es domāju, ka kur vēl labāk iespēja vai vieta aiziet uz pasākumus, melties iedvesmu, redzēt, ko citi dara, kas ir aktuāls tajā brīdī. Tīpaši šajā laikā, kad viss kaut kas ir iespējams izdarīt ar mākslīgiem intelektu rīkiem, sasmēlies idejas, šo te motivāciju un iedvesmu un aizēja mājās un vibe coding taisi augšā savu nākamo ideju un pēc tam paskaties, vai ātri viņu tiešām novalidē, sanāk, nesanāk, un tad tur tu vari savākt kontaktus, kur jau būs potenciāli nākamie investori, kuri to varētu atbalstīt. Jā, viennozīmīgi, lielisks pasākums, jā. Droši vien mēs būsim pie jums arī nākamā piekdiena. Tur nekas nemainās, jo it kā jau šķiet, ka ir lieldiena, brīvdienas un tā tālāk, bet, kā saka, mums nekas nav svēts. tā varbūt nē, bet kopumā, jā, mēs būsim arī nākamā piekdiena. Varbūt es zinu, ka tagad iet uz beigām visu rezultātu paziņošanu, tev tagad arī būs mierīgāks laiks. Kā tu kopumā vispār tā skaties un vērtē šo te rezultātu paziņošanas laiku? Jā, lielākā daļa ir noziņojusi, vēl kaut kāda atsevišķa neliela uzņēmuma, vai, teiksim, tā no otrā vai alternatīvā saraksta, kuriem tur vēl nāk jaunākie, teiksim, rezultātu paziņojumi ārā. Bet kopumā man šķiet, ka gads, spriežot pēc akcijas cenām, gads iesākās strauji, ar tādā ziņā to, ka akcijas cenas auga, it īpaši Lietuvā daudzām akcijām. Un tur droši vien ir daļa arī gaidas par šo te Lietuvas pensiju reformas līdzekļu izplūšanu. Starp citu, aprīlī, vēl nākamnedēļ ne, bet es nezinu, kaut kad precīzi, bet skaidrs, ka ar viņu šo te naudas atbrīvošanu otrā pensiju līmeņa tās lielās summas visticamāk ieplūdīs aprīlī, jo viņi apkopo par ceturksni, un tad pēc tam aprīlī vai maijā, kad viņas faktiski sāks iet ekonomikā, un tad mēs arī dzīvējā varēsim, var teikt, redzēt, kādas ir ietekmes. Bet pārējais, es domāju, šobrīd akcijas cenas kopumā viņas ir mazliet arī paņēmušas pauzi, ņemot vērā to, kas notiek par un ap Irānu. Un daļai akciju ir gana lieli arī riski. It īpaši, ja mēs padomājam, es ar tādu plašāku apkopojumu taisīju domu eksperimentu. Vienu dienu tur domāju, kādas varētu būt ietekmes, skatījos uz uzņēmumiem konkrēti. Un primāri viens no lielākiem potenciālajiem cietējiem nāk prātā, skatoties gan uz izmaksu struktūru, ir Tallink, kur, ja Tallinkam dubultā pieaug degvielas izmaksu cenas, tas būs dubultā, bet ja viņas pieaug dubultā, tad no pagājušā gada peļņas rezultāti viņi var šogad nonākt ļoti lielos zaudējumos. Un tad vēl ir izaicinājumi droši vien lauksaimniekiem. Akola grupa, Auga grupa, jautājums, kas notiek arī piensaimnieku jomā, kas notiek Agrova Baltikas ar šo te, viņam jau ar tomēr lauksaimniecības
preces ir vajadzīgas putnu barošanai, un vēl arī enerģijas izmaksas, jo daudz kur gan tur pieniniekiem, piena dzērsēšana, putnu ražotājiem, kas būtu gan agrova, gan arī akola grupa, tiem ir temperatūra uzturēšana. Tur arī daudz enerģija vajadzīga, tā kā tas ietekmes varētu būt, un daudz, kas tiešām būs atkarīgs no tā, kāds hormuz šaurums būs slikts. Jā. Jā, un to jūs visi arī varat sekot līdzi un izlasīt, kas par Substack kontā savukārt Mediānā nākamā pirmdien būs, var noreklamēt, būs viena interesanta saruna par Eiropas tādu drošības izpratni un arī mazliet varbūt biznesa pusi no tā visa ar Rihardu Kolu, vienu no mūsu Eiropa parlamenta deputātiem. Tā kā sekojiet visam šim līdzi. Paldies, ka skatījāties šo. Lai jums mierīga nedēļas nogale un nākamā nedēļa jau tāda pusnedēļa. Tā kā, lai priecīgi un lai skaists pavasars. Paldies, ka skatījāties. Tā. Paldies, tiekamies pēc nedēļas.